vien ir noticis tā, ka mūsu vairākumā akcionāri Bonnier AB ir noslēguši vienošanos sakarā, ar kuru kompānija Nedēļa SA pārņem no Bonnier biznesa preses, Mediju grupu Diena un Eprekas dienas biznesu. Kompānijas Nedēļa SA vienīgais īpašnieks ir Aleksandrs Kalmaks, agrākais laikrakstīja direktors un kompānijas Capital Corporate Finance valdošais partners. Man jāsaka, ka, diemžēl, abas puses nevarēja šobrīd ierasties, jo notiek joprojām līguma noslēgšana. Aleksandrs apsolīja, ka viņš ieradīsies šeit 6:00. Tas arī, laikam, ir tas, ko es varu pateikt. Šī brīdī vēl es gribu pateikt, ka ņemot vērā to, ka Bonnier grupa ir pieņēmusi lēmumu atstāt vienu grupu, arī es esmu pieņēmis šādu pārklātu. Arī šādu pašu lēmumu, un tātad no šodienas patrauc lūdzu valsts dienas prezidents.